Labdien! Mani sauc Kaspars Zakuls, esmu Latvijas zaļā punkta direktors. Jau 23 gadus Latvijas zaļais punkts nodarbojās ar sabiedrības izglītošanu attiecībā uz izlietotāju iepakojumu, vidēji kaitīgo un elektropreču šķirošanu. Kā pareizāk darīt savā mājā, lai būtu pēc iespējas mazāk jāmaksā par sadzīves atkritumiem. Saimniekiem ir tā lieliskā iespēja pašiem noteikt kārtību savā mājā. Ja daudz dzīvokļu mājā tur cilvēki atrunājās, kaimiņš tur sabojāja visu, ko es sašķiroju, tad privātu māju, viesnīcu īpašniekiem, restorānu īpašniekiem katrā ziņā viņi var pateikt, jā, es kā izdomāju, tā arī būs. Pieņemam lēmumu, ka mēs visu, ko vien varēsim, šķirosim. Sāksim ar ļoti vienkāršām lietām, un pēc tam jau varbūt beigsies ar to, ka tajā atkritumu urnā, bet atkritumu konteinerā, kurā jūs izmetat par maksu, ka tur beigās paliks ļoti pavisam maz un niecīgas lietas. Klasiskākais un populārākais, protams, ir stikla iepakojums. Tās ir stikla pudeles un burkas. Būtu vēlams šo te iepakojumu pirms izmešanas konteinerā, ja jums tāds ir, viegli izskalot. Nevajag tērēt daudz dzeramā ūdens un mazgāšanas līdzekļus. Ja jums atkrituma apsaimniekotājs ir nodrošinājis šo konteineru ļoti labi, ja ne, tad ir jāsāk meklēt iespējas, jo jūs taču visu kaut kur braucat, gādājat kaut kādus produktus vai pievedat kaut kādas mantas vai kaut ko tam līdzīgi, tad vienmēr var paskatīties, vai es kaut kur braucot nevaru paņemt šo stikla iepakojumu līdzi un izmest tur. Nākošais, vispopulārākais ir plasmasa. Tās ir plasmasas pudeles jau droši vien, kad depozītu jau tagad sistēmā iemācījušies. Visi ir nodot pudeles un saņemt atpakaļ naudiņu. Tad no pārējām ir jau vēl piena pudeles un ir dzērienu, kartonu iepakojums, sulu un pienu pakas. Tad tas ir tas nākošais, ko varētu šķirot un nodot pie vieglā iepakojuma, respektīvi vai dzeltenais konteiners, bet visbiežāk tas ir vieglā iepakojuma konteiners. Papīrs un kartons. Tās ir kartona kastes, tā skaitā visticamāk arī jūs sapratīsiet, ka tās ir avīzes, žurnāli, bet dažādi izstrādājumi. Noteikti mans ieteikums ir placiniet. Visu, ko vien var, placiniet, saplēsiet, bradājiet pa virsu, dodiet bērniem to darīt, bet lai tas aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas tajā konteinerā, kas jums ir paredzēts šai kartona izmešanai. Un, protams, atkal, ja jums mājās nav nodrošināta šī kartona izmešana, tad vajag paskatīties, kur es braucot pa ceļam varu no šī kartona atbrīvoties. Latvijas zaļā punkta mājaslapā ir norādītas vietas, jeb adreses, kur atrodas šie šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi, kur jūs varat aizvest un pa brīvu atstāt gan kartonu, gan stiklu, gan plasmasu, gan arī nolietoto elektroniku. Un tur, protams, arī informācija par darba laikiem. Par pašu šķirošanu kā tādu mūsu ciemiņi paši veic šo te iepakojuma šķirošanu. Tad mans ieteikums pēc iespējas vienkāršāk. Un varbūt nav pat obligāti rakstīt virsū, ka tur ir jāizmet stikls, jo valodas ir dažādi. Vislabākais ir piktogrammas. Un gal galā bērniem taču ir interesanti. Bērni var paši uzzīmēt piktogrammas, pielīmēt virs attiecīgās urnas vai virs konteinera. Un nav jau vienmēr tiem jābūt rūpnieciski izgatavotiem konteineriem, jo, piemēram, papīra kartonu mēs taču varam citā lielākā kartona kastē savākt un pie sienas uzlīmēt ar bērnu roku zīmētas piktogrammas, ka te jāliek, piemēram, kartona kastīte vai kāda kārbiņa. Tas, kas būs jaunums, bet patiesībā jau vairs nav jaunums, ir bioloģisko atkritumu šķirošana un atsevišķa savākšana. Tas ir ies tikai tagad plašumā. Ja gadījumā jums vēl nav, tad pie tā nonāksim. Bet vislabākais, protams, ir, ja ir iespēja kompostēt pašiem mājās un kompostu pēc tam izmantot puķu dobēm. Jā, kāds teiks, man tur nav laika, kas tur metīšu, bet gal galā, tā ir savā ziņā arī laika pavadīšana ārā svaigā gaisā, ko es ticu, kas jums tāpat jau pietiek, bet tomēr dabai visdraudzīgāk būtu kompostēšana pašam savā mājā. Es pats dzīvoju privātu mājā, un vienīgās lapas, kas nesapūst, ir ozola lapas, un dažreiz man ir jautājums, kāpēc tad vienmēr tās lapas ir jāsavāc, jo īstenībā lapas jau pa ziemu sapūst, un varbūt liederīgāk šīs lapas ir savākt un uzlikt kokiem uz saknēm, un nākošajā gadā šīs lapas būs sapūšas un būs brīnišķīgs mēslojums. Nolietotā elektronika, leduskapi, veļas mašīnas, trauku mašīnas un dažādas citas ierīces, kas darbojās no elektriskās strāvas vai no baterijām, tad, kad tās ir beigušas kalpot. Protams, ka pirms jūs atbrīvojaties, paskatāties, varbūt, ka tur ir nepieciešams tikai neliels remonts, un tā ierīce var turpināt kalpot jums. Ja galīgi ar remontu vairs cauri netiek, tad, protams, 70 šķirotu atkritumu pieņemšanas laukumi, kur jūs varat aizvest un elektroniku atstāt bez maksas. Mainiet autoriepas pie tāda autoservisa vai pie tirgotāja, kas jums nodrošina veco riepu pieņemšanu atpakaļ bez maksas.
uzreiz brīdina, ja jūs nopirksiet kaut kur internetā, kaut kur dievsvien zin kur, tad tā būs jūsu atbildība. Un visticamāk autoservisā jums paprasīs samaksāt par katru šo te riepu, šo te saucamo pārstrādes maksu. Tā kā ieteikums griezieties pie servisa, kas jums paņem bez maksas riepas. Latvijas iedzīvotājiem, protams, tikai nelielai daļai, un pamatā tas ir pilsētās, tiek dot iespēja atbrīvoties no šiem nevajadzīgiem tekstila izstrādājumiem, respektīvi tās ir drēbes, apģērbi, aizskari, dažādi apavi, bet atcerēsimies to, ka tomēr tam ir jābūt daudz maz labāk kārtībā. Nevar būt tā, ka jūs esat atnācis, tā teikt, no lauka, kombinzons viss ir ar dubļiem un eļu, un jūs tagad ieliekat konteinerā un domājat, ka tas ir izdarījuši labu darbu. Tā nebūtu nav. Oficiāla sistēma vēl nav ieviesta, tai būs jāsāk strādāt no 25. gada, bet mēs ceram, ka valdība pieņems lēmumu un mēs varēsim sākt jau šos konteinerus izvietot masveidā pa Latviju daudz ātrāk jau nākošā gada vidū. Mūsdienās tehnoloģijas ļoti attīstās, un šīs šķirošanas iespējas, kas notiek jau centralizēti, jau lielās rūpniecās, ir ļoti uzlabojušās. Ja kādreiz, piemēram, papīra kartoni bija jāvāc atsevišķā konteinerā, plasmasas pudeles bija jāvāc atsevišķā konteinerā, tad tagad uz līnijas to mašīnas izdara ļoti eleganti un nošķiro. Un tāpēc šo te saturu var vest kopā uz vienas līnijas. Ir vēsturiski palikuši vēl, piemēram, papīra konteiners un kartona konteiners, un atbrauc mašīnu un paņem kopā, un tad cilvēks saka, kā tad tā sabēra kopā, bet neuztraucties, tas nekas uz līnijas to tāpat sašķiros detalizētāk, jo cilvēki nesaprot, ka, piemēram, tur ir polietilēna pudeles un polivinilchlorīdu pudeles, mašīnas to saprot un sašķiro. Baterijas, tās saucamās visbiežāk populārākās ir pirkstiņu baterijas, kas ir dažādās elektroierīcēs. Ir tā, ka katram tirzniecības punktam, jeb veikalam, kas tirgo baterijas, ir jānodrošina šo te bateriju atpakaļ pieņemšanu. Vajag uzmanīgāk paskatīties vai pajautāt pārdevēju, kur ir šī te speciālā kastīte. Un tas jau pavisam vienkārši. Tad, kad jūs braucat uz veikalu pēc produktiem, paņemat šīs te baterijas un aizvedat, izliekat veikalā speciālā kastītē. Nedod Dievs izmest kaut kur mežā, zemē, jo viena pirkstiņu baterija piesārņo 1 kubikmetru zemes ar visiem niķeļiem, kadmijiem, mangāniem, visiem smagiem ķīmiskiem elementiem. Tie pēc tam nonāk ūdeņos, augos un mūsu pārtikā. Attiecībā uz kaitīgām precēm, it kā saka, ka šīfers ir kaitīgs, bet, nezinu, man dažreiz liekas, ka tas ir mazliet pārspīlēts, ja. Stāv uz jumta nav kaitīgs, noņem nost ir kaitīgs, ja. Bet Latvijā ir tikai viens bīstamu atkritumu pieņemšanas poligons, un kur var nodot šo te šīferi, bet jārēķinās, ka tas būs maksas pasākums, jo tomēr šīs prasības ir ļoti augstas, jāiepako speciāli plasmasas maisos, un par to ir jāmaksā. Jā. Attiecībā uz lielu izmēra mājsaimniecības atkritumiem, kas ir, piemēram, mēbeles, visklasiskākais veids, tur ir jārunā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Es zinu, ka ir tāda praksa, vienreiz vai divreiz gadā tiek rīkotas tādas izbraukuma akcijas, kur brauc un tad savāc šīs te mēbeles, jo ļoti bieži šo lielgabarītu atkritumu savākšana ir iekļauta atkritumu tarifā, ko ir apstiprinājusi pašvaldība konkrētajam atkritumu operatoram. Vienkārši iedzīvotājiem ir jājautā par to, kādas šīs te iespējas ir un kas tur ir iekļauts iekšā šajā tarifā. Un ja atkritumu apsaimniekotājs nesaka, tad ir jāzvan uz pašvaldību, jo pašvaldība ir tā, kas ir galvenokārt ir atbildīga par atkritumu saimniecības organizēšanu katrā lokālā vietā. Atkritumu šķirošana, tas ir viens no īstenībā jau tādiem pašiem pēdējiem posmiem, jo visas lietas jau īstenībā sākās ar to, ka nevajag radīt atkritumus. Respektīvi, neradiet problēmu, tad nebūs ar to problēmu jācinās. Tas nozīmē to, ka ir tādi saucamie 5P principi, tad, kad mēs ejam uz veikalu, mēs izdomājam, vai mums šo lietu patiešām vajag. Un varbūt, kad mums kādreiz nodara vecā, vai, piemēram, kaimiņam tas vairs nav vajadzīgs, bet man tas ļoti lieti noderētu. Tad izvērtējam savus pirkumus. Nākošais, tad, kad mēs esam aizgājuši, vai tiešām mums vajag tos 10 maisiņus, katru banānu salikt savā maisiņā, varam kaut ko mazāk ņemt. Tad, kad mēs esam kaut ko tiešām nopirkuši, izlietojuši, varbūt, ka mēs to varam pārveidot un izmantot citādiem nolūkiem, kā, piemēram, stikla burciņu pārtaisīt par svečturi. Ļoti populāri. Tad pašās beigās, protams, ir, ja neko nevaram izdarīt, tad ir sašķirot un aizsūtīt uz pārstrādi. Jārēķinās ar to, ka lauku turismas visbiežāk ir ārpus blīvi apdzīvotām vietām un var gadīties tādas situācijas, kad atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi nelabprāt brauc uz to viensēti, kas atrodas varbūt 30 km attālumā, un tur ir viens konteiners, kurš varbūt reizēm pat nav pilns. Un tāpēc ir
pastāvēs šīs domstarpības, kāpēc man nenodrošina, kāpēc man nevajag. Bet tāpēc atkal, kā es jau sākumā minēju, kad jāpaskatās uz šīm te iespējām. Varbūt, kad es pats braucot uz šo pilsētas centru, varu uz turieni aizvest šos te savus šķirotos atkritumus, jo mašīnā tā vieta ir. Lētāks nekas nepaliks, un atkritumu noglabāšana poligonā paliks tikai dārgāk. Tātad, jebkura iespēja, ko jūs esat atraduši savā mājā, ko jūs varat sašķirot un, tā teikt, pielikt savus pūliņus, ja, tad par to jums nav jāmaksā. Un, ja jūs to varat aizvest un nodot šķirošanai vai atkārtotai lietošanai vai pārstrādei, tas jau būs jūsu ietaupījums. Un varbūt beigās būs tā, ka tajā konteinerā, par ko jūs maksājat, varbūt tur beigās nekā nebūs iekšā, ja jūs visu būsiet sašķirojuši.